Nu ko? Labrīt, labrīt! Esiet sveicināti manā kanālā Artūrs Miškinis periku pa dzīvē, jeb AM Cars Amerikā. Šī jau ir 3. daļa, man liekas. Jā, man tā ir tikai 2. darba diena. Šodien 2 stundas pastaigāšu šeit, parādīšu kādas te mašīnītes, un tāds pats interesantākais. Dosimies mēs pa izsolēm. Un sākumā aizdosimies mēs uz vienu citu izsoli, un tad jau uz Koportiņu. Tā kā redzēsiet, kā te notiek pirkšanās, un kādas ir iespējas, ja te dzīvos vietas, kā arī var apskatīties mašīnu. Te tikmēr rīts, 8 no rīta, es dzeru kafiju, viņi jau strādā, krauj iekšā. Kāds nopirka AM Gašku geļiku 20. gada par $108 000, bez vizuāliem nopietniem defektiem, bet vai rūtas to gan es nevarēju pateikt, nebija informācijas. Tā kā arī tādas te mašīnas ir. Range Roveri, protams, pilns parasti viņi gan ir benzīnieki, ir arī no dīzeļiem trīstīgie te slavenie dīzeļi, jā. Ko mēs vēl te varam paskatīšos šim cenu, šis tāds interesants, šitās te divas. Un paskat, ko es vēl te redzēju, ienāca interesants vakar. Šitam es cenu nevarēšu pateikt. 800 bembis, jau paktelētu vairākām reizēm. Ar beigtu salonu, izskatās, ka viņš vispār bijis plūdos. Nu jā, šim bija jābūt diezgan lētam. Kas par modelīti, tagad nepateikšu, tas ir no vienas citas izsoles. Tāpēc man pieejama informācija. Tādu tundru, kāds nopirts ir par $10 000, ar aizmuguri bojātu. Šis ir benzīnieks, protams. 14. gada, ar labādu salonu. Man jau tundras nepatīk vizuāli, bet nav sūdīga mašīna. Jā, re, kur ir kravas kasti dabūjas. No vienas puses nav diezko patīkami, bet varbūt tās pat nav tik traki citreiz, bet jau šeit buņģi dabūjas. Re, kur čekoja mašīnas. Starp citu, jūs, ja gribat paskatīties mašīnas cenas, Bitfoxā var redzēt, pa kas ir pa cik reizgājis. Šitās Fords 23. gada pa $19 000 braucošs. Jā, kas viņam tur bija pa defektiem, sāna defekts, diezgan minimāls, pa $19 000, bet 23. gada. Jā, komplektācija nav tā pilnākā, bet cena ļoti adekvāta priekš tāda darba rūķa, un defekts ļoti minimāls. Kaut kur te bija pa durvīm dabūjis. Jā, ka durvis. Nav tik traki. Tagad staigāju pētu, skatos, kas ir atnācis vakar jauns. Parasiet meršus vecus. Cenas es tagad nepateikšu par viņiem, jo viņi ir ņemti citā vietā. Rekur, Mercedes 300 esti, pilnīgi bez rūsas, kā jau no siltiem štatiem, ar tādu salonu. Tāda eksemplāri arī ir. Es dabūju vēl attiecīgus saitus, kur var meklēt mašīnas. Plus, rekurs, prasījāt 124. Mercīti, kabrioleti, 320. Nu, šits arī no tā paša saita, kuras informāciju neredzu doto brīdi, nu, pārdošanas vēsturi. Bet es domāju, ka pa ļoti sakarīgām naudām tāds arī var dabūt. Protams, Latvijā tam nenostāsies 2–3 tūkstoši. Viņš tas ir kā minimums. Ja pat pa 1000 mēs viņu nopērkam, 500 pie mums nostājas. Visi atkarīgs, kur atrodas arī. Tā, ko vēl parādīt? Tur ir 138. Un vakar ienāca diezgan tāds sterils 38. Painī. Tas laikam no tās pašas vietas, kur tie Mercedesi bija. Un saloni viņiem visiem Amerikai problēmas ir ar saloniem. Tā ir tā karstuma un uzturēšanas kvalitātes, kā saka. Bet longs, četrtrīgais un rekuta švīkari. Un arī tādi, protams, te tiek ievesti, sūtīti. Kaut ko līdzīgu, starp citu, iespējams mēs tuvākajās dienās nopirksim Facebookā priekš Latvijas klientu. Protams, ir iespēja arī iegādāties tādu tehniku, bagijus, kvadraciklus, triciklus, kaut kādu tādu tehniku, starp citu. Tu pastaigāšu, pafilmēšu cenas, varbūt kaut ko neielikšu šeit, tā kā droši sakojot arī TikTok kanālam. Jā, pafilmēšu, kas tad cik maksā, pat cik ir cilvēki iegādājušies. Ir piemēram arī pērk arī jaunus tādus, vai iespēja nopirkt. Un tā par jauno man tagad cena nav pieejamas. Es tikai redzu uz to brīdi izsoles cenas.
Tā kā visu, ko var arī laivas, ūdensmočus, jahtiņas, viss, kas lien konteinerī un kas ir redzinēja. Vienīgā piebilde to, ka ar motociklu certifikāciju varbūt bija nelielas problēmas. Jā, te reko vēl moči, aiziesim pie močiem, parādīšu, kāda te ir. Dažādas cenas, droši ejiet Kopartā, IAI, skatāties, kas piedāvājas, ir par baigi nav cenām, ir izsoļu cenas, tricikli, motocikli, Dugati, vēl kaut kā šitādi populāri, tev vēl čupari viņiem ir. Un jā, ir buggy, ir Harley. Es zinu, ka daudziem interesē Harley. Harley's vēl certificēs, starp citu, vēl ir diezgan adekvātās iespējās. Harley. Čupiņi te bija, vakar aizveda motociklu, tā savu čupi. Tāda te izskatās. Un reku, kā es jau teicu iepriekš, kā te krauj nos no traļiem, aiziešu parādīšu. Reku, normāli pick-up traki, kā viņi saka, ātret mašīnas. Cerams, ka man te nenotrieks. Tādā veidā, reku, viņi nokrauj nos, vai no aizmuguras, tad no aizmuguras, vai no sāna, tā teicīgi no sāna. Jāmaus nos, ka man te nenotrieks. Tā tas notiek. Labi. Sapilmēšu TikTokus un bliezīsim uz izsolē. Tad atbraucām mēs uz vietējo izsoli Savannā. Tas nav ne Koparts, nekas tāds. Kā viņš skaitās? Vienkārši parasta auto izsole. Savannas auto izsole parastā, jā. Savannas izsole. Te ir uz tavu mašīnas, viņas var paskatīties šodien pirms pašas izsoles vai izsoles laikā. Kamēr tavu rindā var skatīties. Kad iebrauc iekšā, jūs jau redzēt, kas tur notiek, papilmēšu vēl. Iet dotajā brīdī 3-4 līnijas, dzīvajā, internetā un tā. Mēs pastaigāsim, paskatīsimies. Ja būs kaut kas interesantāks, dzīsim iekšā, skatīsimies. Šitais lielais. Kur te jau stāv rindā, gaida nākamo, viņa hobātu pārdotās aizet, noliek vietā un sēžās nākamais brauc. Starp citu, baigi interesanti. Man baigi patīk šeit. Šeit reāli, man liekas, arī kaut ko varētu nopirkt. Ko es atradu, ko mēs varētu nopirkt. Jā, mums ir GT taču ir. Jā. Films ar pick-upiem, protams, reāli kā 99% te ir benzīnieki. To vienmēr atcerēties par Amerikas tirgu. Atslēgas iekšā un sēsties un dzīst konteineru pa taisnību. Automāts, jā, starp citu vajadzēs papētīt, ja viņš iestat, pa cik aizies. Būtu manuāls, varētu jau gandrīz vai bidot. Tas nebūs $10,000. Šī gadījumā būs, es domāju, pie Dvačuka. Kāda skaņa labā, jā? Tā kā manējam. Šeit skaļāk viki. Man jau šitiem vēl iezināt, kā te apskatīties, kas viņš ir. Tikai mēs nezinām, vai dīzels vai benzīns viņš ir. Tikai tik cik piedarbinot. Starp citu, viņa tikko aizveda to ramu, ko mēs te skatījāmies. Kur tur stāv, viņa vēl noskalo pirms vai braukšanas iekšā. Jā, šitā izsola man baigi patīk. Tāda dvižuha, blin. Respekt Aleksandri, ka atveda parādīt vispārībā. Ka vispār pasauca ciemos mūsu te latviešus. Jau nomazgāts, tikko vēl nebija nomazgāts. Uzgāzē!
19. gada 73 000 nobraukums, automāts. Kur te 2 smuki pikapiņi, 3 pikapu time sākas, ne? Un šitie dārgi būs. Labās komplektācijās, bez defektiem nopietniem un benzīnieki. Jāskatās, kur ir pilnpiedziņas, kur nav pilnpiedziņas, vai kur arī lielais. Nē, nav lielais. F150? 150, tas maziņais jau skrietā, bet izskatās tā kā lielais. Šito varēs arī uzmaskāts, bet viņš nebūs lēts. Starp citu, jo viņam labs gads, laba komplektācija. Auto tāda, eļļāmaina, dīzelīts jau, rūktīgi labi rūts. Jā, šis interesants aparāts. Kā man ies Range Roveri, bet principā es gribētu šitādu Ramuso paņemt uz ziemu, kā darbu. Vienīgi šits ir hemijas, mošu hemiju ņemt sev, bet gribētu es dīzelīti palielam ar rāda salonu. Šitam ir Bighorn komplektācija, jābūt Larmijas Limiteds vai Longhorns. Lidmašīna, staigājam, pētam, kā tur ir. Iekšā jūs jau redzējāt, tur ierunāt neko, tur dīzeļi nevar. Tā kā vēlāk linku apakšu atstāšu, kur varēs varbūt tās apskatīties, tās mašīnas, kas piedāvājas šajā izsolē. Bet, kā redzat, riktīgi interesanti tā visu padarīšana ir. Ir arī tādi pick-up, protams, pie mums ar tādu nesertifikāciju. Es skatu neizies, ar tāda lifta, kā saka, bet izskatās iespējīgi tādu. Ja vajag, varam arī tādu atvest. Jā, kur redzat, man galva ir līdz šejienai, lai saprastu viņu izmērus. Visādi tādi džipi. Es Aleksandru pazaudēju. Nāksies man te palikt, strādāt, dzenāšu mašīnas. Gandrīz peļcīgā. Ko tu skaties? Beig interesantais aparāts. Brākās par skaņu. Šito nopirkt? Varam. Varam? Jā, starp citu, rekurs šits aparāts. Ir video, tu pieliksim, kā viņš izklausās. Riktīgi forši. Tātad ir pieejams, var iegādāties par $15,000. 95% restaurēts, oriģinālām detaļām 95%, restaurēts pirms 800 jūdzēm. Tagad grūsas nav, pirms gada viņš te tika nolikts un viss, bet rūds brauc viss smuki. $15,000, 66. gada buikas. Reiku tādu salonu. Jā, visējoši, tā kā varam sūtīt uz Latviju. Iespējīgs. 850 jūdru nobraukums pēc restaurācijas. Tā kā, protams, kaut kur kādam atradīs, kur piesieties, bet es domāju, tās naudas ir tā vērts, ja grib kaut kādu amerikāni svētdienu sautiņu pabraukāties uz pasākumiem vai vienkārši sev sirdi paplosīt, kā saka, riktīgi forši. Kaut kur viņš varētu Latvijā nostāties, es nezinu, ar visām muitām un tā tālāk, kaut kur bija virs $20,000, kad 22,000 eiro. Manuprāt, tās naudas ir tā vērts. Tā kā, možda kāds uz tirgošanu grib. Kaut gan žēl tādu tirgošanu laist, bet parasti gala patērētājs arī patiks tāda mašīna. Netiks nolaist vējā. Saka, šeit viņš stāv, nav vajadzīgs tagad šeit. Un tā kā, kam vajag, droši rakstam, zvanam privāti, sakārtosim, aizsūtīsim uz Latviju. Atbraucām mēs tev uz Koportu, gribējām ieiet iekšā, paskatīties, kā tur ir, jums parādīt klientiem, paskatīties mašīnas, bet mani neielaida iekšā. Nu neko, varbūt sakārtosim papīrus, varbūt vēlāk kādu citu dienu ielaidīs, bet, nu neko, bijām citā izsolē, rītdien mēģināsim vēl citā tikt, tā kā žēl tiešām Koportā gribējās tikt, neko te viņi vēl iekšā mašīnas tur stāv aizsētas, tur viņi attiecīgi krauj virsū tiem, kam jau kad savās, varbūt vēl dabūšu uzfilmēt, kā viņi te brauc ārā. Tāds viņš tur izskatās, tur gan viņi ar lieliem traktoriem izzina tās mašīnas. No tā, jā. Šis nav tas lielākais, tāds diezgan maziņš izskatās Koports.
salīdzinoši Amerikas līmenī. Nekur te gaida traļi, kad varētu izkļūt. Starp citu, paši braukt prom nedrīkst, obligāti jāgrauž traļi. Kaut ko tādu es dzirdēju. Tā kā ne visi tik saldi, kā gribētos, aplausties arī mums te sanāk, bet vismaz cenšamies. Tāds vēl eksemplārs neatceros. Biju filmējis, nebiju filmējis. Diemžēl par šitiem datiem es neredzu, kas tur darās, jā, bet tāds sterils un 560. Iespējīgi. Tas, man liekas, ir kabriolēts. Es pieļauju domu, ka par ļoti labu ciparu, protams, ne lēti, bet labu ciparu nopirka, es tā domāju. Te jau diena iet uz beigām. Iekraušana mums jau beidzās, tagad vēl bija uz izkraušanu. Pusstunda man laika ir, es papilmēšu vēl. Šitie kravinieki noteikti patiktu Rusikam no Sindikata. Dīzelīts. Iespējīgi dzīvē izskatās viņa. Freightlineri. Re, kur Yamaha tāda laiva ienākus arī kraus iekšā uz kaut kurien, tu tās iefilmēšu. Pat cik arī tādi te eksemplāri iet. Apskatījos, datu baigi nav, bet nu tādus eksemplārus arī krauj. Vienkārši jau ir paslēpta cena ar ļoti minimāliem defektiem priekšpusē. Tas ir stikls izsists un reku šeit jāparelbo. Es vēlāk uzrakstīšu, uzjautāšu Aleksandram, pat cik viņš tāds ir. Jo tādus arī krauj ar visu piekabi starp citu iekšā. Kāds nopirka pa $8,000. Sprinter, 2.3 dīzels, 25. gada, tur nobraukums ir 1500 jūdzes. Nav nemaz tik sūdīgs variants, starp citu. Varbūt arī nākas paskatīties kaut ko, nu labi. Bija, ka sūdīgāk jau izskatās. Bet tik un tā, es domāju, kaut ko ļoti līdzīgu arī var dabūt. Un kā jau teicu, jau jāktas ir arī vecāks jāktas. Šitam ar cenas nav pieejamas zināšanai. Rami, Hemija pilns, dīzeļus mēs tagad meklējam, Suburbani, Rubikoni, no šitam Kaputa Rukonam, Range Roveris, F-150 darba zirdziņš. Te tāda pikapi, šits jau izskatās pēc TRX. Nē, šits ir vienkārši Hemijas pikapiņš. Saguris biki dabūjis pa purnu, tu tās apskatīšos cenas, tādu sūta. Tundras ir, šis nav Tundras, šis ir 150. Range Rovers tāds, Range Rovers šāds. Pastaigāsim, uzzināsim, Jeep Cherokee jūs vēl gribu. Šis ir 17. gada, gan jau ka benzīnieks. Merši, GLE, pikapi, Jeepiņš. Visātrākais, ka viņi ir benzīnieki, protams, Limited Editionā, Teslas, X7 jaunie. Volvo ar T6 dzinēju, Audi Q7, Tauregi. Tā kā jā, tūlītās iešu kaut kādam interesantākiem cenas sametīšies uzreiz pa TikTokam un tad īsos video mums iemetīsim šeit. Tā kā tā, labi, pietikšu šodien strādāt. Iešu meklēt mašīnas savu internetu, lai rītdien jāpamēģina kaut kas nopirkt. Īsi šodienas rezumē, bijām interesantā izsolē, starp citu man tur patikās, un tur pat dažas mašīnas varēja lēti dabūt, pieņemsim. Pa $300, Voyager benzīnieku, arī tādas mašīnas. Tā kā jā, Kopertā netikām, varbūt kādu citu dienu tiksim, moši pamēģinās man caurlaidu uztaisīt. Pafilmēju vēl šeit. Dīzeļu sataru, Tauregu, Range Roveri. Range Roveris, protams, atzinē defektu bija. Tā kā baigi karsts, jau iesauļojas esu, nedaudz apdedzes. Braukšu mājās, tagad skatīsimies, izsolēs, kas interesants, sūtīsim klientiem, bet jūs droši Kopertā varat iet IAI, Cars.com un Malhēmā, kas mēs varam piemeklēt. Un meklēsim tā. Rītdien brauksim uz IAI, mēģināsim izsoli tikt. Redzēs, man caurlaidu tur vajadzēs, nevajadzēs. Un tad jau būs nākamā daļa. Redz, ko es pieķēru. Mums ir, pareizāk sakot, Aleksandram ir arī papildus pakalpojums, ja klients vēlās. Ja kādā komplektā nav kaut kādas detaļas, viņas var kārtīgi sakārtot, plus vēl satīt plēvē, lai nesaskrāpē salonu vai attiecīgās detaļas. Tā beigās sapakoja šādi, viss plēvē, sakurāti, lai nekur nebaržās. Un tad jau varēs mierīgi taisīt ciet, lūk, tur ir ies priekšpusē. Tā
Kā bieži vien mašīnas pat ir citreiz jau ar gatavām jaunām detaļām nāk izsolēs. Nu ko, esat sveicināti tajā amerikāņu izsolā. Šis ir IAI, tā saucamais insurance auto. Tādā veidā tas stāv mašīnas. Var iet un skatīties pirms pārdošanas. Nu, nevis kurš katrs, bet ar attiecīgajām pieejām. Tā kā mēs iesim paskatīties, kā jau daudziem interesē, tricārs viens, 30 kabrioletā. Un viņam šodien, kas būs tirgošana? Šodien būs tirgošana, jā? Rītā. Rīt tirgošana. Ierakstīsim aprakstā, pat cik viņš būs aizgājis. Tā nevajag. Laikam, lai viņi redz, kas skatās. Jā. Zini, diezgan dzīves eksemplārs. Pats galvenais jau, kas ir apakšā darāt. Ļoti labi. Pateiktu, ļoti labi. Atslēgas ir iekšā, teorētiski, kur piedāvā mehānika. Visam sākuma cena ir pa lielam sākas no nulles, un tad jau mēģina cena aiziet elektriskie logi visi šeit pat aizmugurē. Jā, ļoti labi. Kur 20. gada XC90 tādu defektu, bet ļoti dzīvs salons, pieļaudam, ka maziņš nobraukums. Nobraukums 22 000. 22 000 jūdžu nobraukums patiesāt salons. Atslēgas ir iekšā, var piedarbināt panorāmu. Tikai redzēsim arī pat cik viņš aiziet pēc tā. Ar T5 dzinēju. Un pa sānu arī šeit nedaudz ir dabūjis. Lai zinātu cenu, rekur numurs. Kā es domāju, kas tas par džipu tur stāv? Sūveidīgais, pareizāk sakot. Tur mums peļķē mētājas urus. Interesanti paskatīties, pat cik aizies. Skāt kādas te. Un vispār ir tur plātnes. Tagad roku vajag necelšana, nerāda filmēšana. Ir, mēs te paši stūrīti gājām. Tikai pagaidām neko interesanti neredzu. Tirgojās arī tādi. Šādi. Camaro. Tas jau interesantāks kaut kas. Tas ir mazais, jā, tāpēc mēs cenu nemaz neskatīsimies, bet iziešu apkārt parādīšu. Pa sānu viegli uzsists un priekša dabūjas. Šis noteikti aizies pie kādu 2000. Šis vispār izklās plūdos, nemaz negribu līdz iekšā. Smirdēja tur iekšā. Kur tāda F-150, šitie diezgan leti, tīpaši benzinīgi 9. gads. Šis būsiņš jau savu dzīvi nodzīvojis, A komandas būsiņš. Vecais lielais pikaps vēl, nav nemaz tik liels, 1500. Bet vai viņi ir ejoši, tas ir cits jautājums. Tad jātais vaļā internets un jāskatās. Okay. Okay, yes. Gribēju kameru mums izmest ārā. Tā kā nosaprotat, cik te mēs cenšamies jums, lai parādītu, kas te notiek. Šis upē iebrauc varētu tā būt, jo rekords zemē pilns izvilks no ūdens. Cik dziļai upē jābūt vai ezeram? Paskatās, viss motors kalns. Jobon ir. Ūdens neiztecēja? Krokodils neizkāpa ārā? Staigājām pa plauci. Kur tur viens rams, mums vēl vajadzīgs lielais rams. Vienu rabu mēs nopirkām, priekš Modrikse, vēlāk atzīst mums uz laukumu, to mēs nopirkām no tepat no latviešiem. Šeit ir svaigais rams, dabūjies pa logā dzīvnieku laikam notriec. 20. gads, 1500. Bet nav 4x4. Nav pilnpiedziņas. Līdz ar to nav intereses. Bet es gribētu sev paņemt un vēl ir pasūtījumu. Mums te var atņemt kameru, tu jūs to saprotat, un mēs priekš jums te filmējam. Cik tas mums izmaksā? Pirmais komandējums tanī te blogera dzīvē. Viņš esot jāvēl gabals no vienas mašīnas viņus, bet no tādu es nevienu negribētu rančam, hendam priekšā būtu ko te vēl dzīve purns aizgāja. Mūs tomēr izmet ārā diviem spēs kameras un šļokas. Ar šļokām nedrīkst steigāt.
Bet, ja gribētu to 46 to M3 apskatīties, nesanāca. Bet, nu, jūsu domu sapratāt, kas tu darās. Mēģināsim pēc pāris dienām tikt vēl kopertā. Taisa, caurlēdi, nu jā, caurlēdi. Lai kā tā. Tiks šajās izsoles, starp citu, nav tik viegli, kā jums daudziem liekas. Atbrauc, iegāja, izgāja. To attiecīgām jābūt noteikumiem jāatbilst, pieejām jābūt. Bet, ja kas, savannā mēs varam atbraukt, apskatīties, nočekot mašīnu. Šeit parasti viņi kraujās virsū ar tam lielajām dakšām. Ja saprastu, kā viņas tevi izzina ar kādām dakšām. Šis nostučie mūsu. Tas viņš saka, nevis kā, jūs te nevarat parkoties, ja? Kā tur angliski saka? You can park here. You can park here. Mums te, you can go here ar kameru. Ar kameru pis ārā. Oj, ej ārā. Silts ārā.